Parlamentārisms ir vairāk orientēts uz kompromisiem, uz dažādu grupu iekļaušanu. Kopš neatkarības atjaunošanas tagad Latvijā tajā ziņā tas nav noticis, jo mēs neesam nekādas minoritātes mēģinājuši iekļaut, bet starpkara periodā, dažādu iemeslu dēļ, bet starpkara periodā mēs zinām, ka ļoti daudz Latvijas valdības balstījās tieši uz minoritāšu balsīm parlamentā, uz vāciešiem, uz ebrejiem, uz krieviem, uz tā teikt, dažādām šādām te grupām, kas nozīmē to, ka šīs grupas juta un viņām bija kaut kāda pārstāvniecība valsts politikā. Ja? Tā ir tieši parlamentārisma specifika. Jo prezidentālisma apstākļos, ja vien tas prezidents pats nav kaut kāds ārkārtīgi tolerants un ārkārtīgi pretīmnākošs minoritātēm, viņš ņemot var nospļauties. Ja vairākums par viņu nobalso, un vairākums, kā jūs to zināt, tradicionāli piedar pie kaut kādas, majoritātes, nevis minoritātes. Ja? Ja vairākums par viņu nobalso, tad tādā gadījumā jūs varat būt priecīgi, ka viņš vispār ar kādu runā, tāpēc, ka viņam tad ir, mandāts, viņš ir uzvarējis šajā lielajā sacensībā. Ja? Parlamentārās valstīs tas tā nav iespējams. Parlamentārās valstīs pat tikpat cik, ka visa politiskā dzīve koncentrējās tieši parlamentā. Tajā parlamentā pie teikšanas un pie darīšanas var nākt jebkura šajā parlamentā pārstāvēta grupa un partija, kas nozīmē to, ka mēs veidojās dažādas konstelācijas, dažādas partiju kombinācijas, ja, kuras tad atbalsta to vai citu valdību. Ja. Kaut arī, protams, kā jau mēs to runājām, parlamentārās republikās valdības mainās salīdzinoši bieži. Ja. Šajā ziņā tas, ko mēs saucam par šo minoritāšu iekļaušanu un dažādu sabiedrības grupu iekļaušanu izpildu varā, tas ir tas, ko sauc par konsocionālismu. Tas ir tāds vārds. Angliski, ja nemaldos, tad consociationalism, tā to izrunā. Konsocionālisms, tas saka, izveidot tādas politisko sistēmu, kur cilvēkiem gribot, negribot ir jārēķinās vienam ar otru. Ja? Viņi viens otram riebjās, bet tā konstitūcija ir uzbūvēta tā, ka jums ir tomēr jāklausās tajā, ko tas otrs domā, un jāmēģina ar viņu atrast kaut kādu kopīgu valodu. Ja? Šajā ziņā parlamentārās republikas ir pretīm nākošākas minoritāšu pārstāvniecībai. Šajā ziņā parlamentārās republikas ir pozitīvākas attiecībā uz dažādu sabiedrības grupu iekļaušanu. Ja? Kaut kādi jautājumi vēl par visu. Jā. Baltkrievija ir vienkārši viena diktatūra, kas ir. Viņa ir, protams, arī kā prezidentāla republika veidota. Tā ir īstenībā interesanta lieta, ka Eiropas Savienība, kā jau es to teicu, ka tur principā ir tikai un vienīgi parlamentāras valstis, izņemot kādas 3 vai 4 pusprezidentālas valstis. Savukārt, tīri prezidentālas valstis ir kaut kur ārpus Eiropas lielākoties. Tas lielais veiksmes stāsts prezidentālismu gadījumā ir Amerika. Bet visur, kur citur, kur ir bijuši mēģinājumi iedibināt tādu tīru prezidentālismu. Ja, jo tīrs prezidentālisms nozīmē to, ka tur nav nekāds premjers, ka tur prezidents pats ir tas, kas vada valsti. Ja. Citur, kur ir bijuši šādi mēģinājumi, tad tas prezidentālisms lielākoties ir novedis pie drīzāk kaut kāda autoritāra režīma veidošanās. Tieši tāpēc, kā saka, tiek pieņemts, ka demokrātijas ilgtspējai jaunās demokrātiskās valstīs, ja, kā tur, piemēram, Latvijā, Lietuvā vai, Moldovā vai Ukrainā, parlamentārisms ir labāks. Tāpēc, ka viņš nerada kārdinājumu, ja, kādu lielu diženu vīru vai sievu, ja, padarīt par diktatoru un tādā veidā vispār atteikties no jebkādiem demokrātijas elementiem. Es lasīju, ka tagad cilvēki gribētu būt kaut kāds viens cilvēks, kas
taisnība. Tas ir nepārprotams skaidrs, piemēram, Latvijas gadījumā tas spiediens ir jau no pirmās neatkarības laikiem pietiekoši liels, ka domā, ka varbūt ka vajadzētu kaut kā paeksperimentēt un kaut kā tur, nezinu, kaut kādu tautas vēlētu prezidentu ieviest. Bet tur ir jāsaprot viena būtiska nianse. Pirmkārt, ko mēs īsti sapratīsim Latvijas gadījumā ar to tautas vēlēto prezidentu? Jo tīri teorētiski jau arī parlamentāru republiku prezidentu var vēlēt tieši. Vienkārši nedot viņam vadīt izpildvaru. Tāda scenārija ir iespējama, piemēram, Polija. Polija ir parlamentāra valsts, bet viņā prezidentu, kurš ir tieši tāds pats prezidents pēc pilnvarām kā mūsējais, vēl nevis parlaments, bet vēl tauta. Ja? Tad ar to Polija nekļūst par prezidentālu valsti. Polija ar to vienkārši, kā saka, viņai ir parlamentāra republika ar tieši vēlētu prezidentu. Proti, šis prezidents nevada izpildvaru. Viņš ir vienkārši reprezentatīvs. Ja? Latvijā es domāju, ka ja reiz tāda vēlēšanās ir, ja liekas, ka vajag, tad, principā jau tas jau nav nekāds noziegums arī eksperimentēt, vai ne? Jautājums, vai tas būtu kaut kas labs vai nebūtu, to jūs paši varat padomāt, pie kā tas novest. Ja, ja būtu tieši vēlēts prezidents Latvijā. Pie kā tas novest? Kas? Artus Kaimiņš? Nē, Artus Kaimiņš, man liekas, par viņu vairākumu diez vai nobalsot. Bez tam viņam, man liekas, nav 40 gadi nemaz. Īsti sakot, mēs, kā saka, nepamēģināsi, neuzzināsi, vai ne? Tas ir, tajā ziņā, kā saka, stāsts par... Bet kā jau visās šādās lietās, tā Latvijas problēma ir tā, ka mēs jau neesam pat ne par to, ka spējīgi ieviest kaut kādu tieši vēlētu prezidentu. Mēs jau neesam spējīgi vispār nekādas politiskās sistēmas reformas veikt. Jo, ja jūs gribētu tieši vēlēt prezidentu, jums vajadzētu sākt uzdot jautājumus. Tad labi, viņš būs tieši vēlēts, bet kā mēs viņu vēlēsim? Pēc kādas procedūras? Kas varēs nominēt kandidātus? Jūs gribētu, piemēram, Rozenvaldu kā prezidentu. Vai jūs, piemēram, savācot 10 000 parakstu, varētu ievēlēt Rozenvaldu par prezidentu, jo Rozenvaldam būtu no kādas partijas jātiek nominētam? Tas ir viltīgs jautājums, un to tā īstenībā nemaz vienkārši nevar atbildēt, vai ne? Vai arī, ja reiz mēs viņu ievēlam, tad mēs viņam kaut kā arī paplašinām tās pilnvaras, ja atstājam tā kā ir. Jo liela daļa cilvēki grib, ka nevis vienkārši mēs ievēlam tieši, bet ka viņš arī būtu tāds, strongmans, vai ne? Ka viņš tur varētu nevis tikai nosaukt premjeru kā šobrīd, bet arī atlaist, piemēram. Ja? Un tad tas jau būtu tāds būtisks solis tādu pusprezidentālismu virzienā. Ja? Citiem vārdiem sakot, ir dažādi varianti un dažādas valstis ir, teiksim tā, līdz dažādai pakāpei spējīgas uz eksperimentiem. Ir tādas valstis, kas saka, ka mēs, galu galā mēs esam demokrātiska valsts. Mēs varam pamēģināt šitā, ja mums patiks, tad mēs darīsim šitā. Ja nepatiks, tad mēs atkal atgriezīsimies pie iepriekšējā. Ja? Tāda valsts klasiski bijusi Francija. Francijā ir konstitūcijas mainījušās nepārtraukti. Ja? Un Francija kā valsts nav beigusi pastāvēt, tāpēc, ka tur ir mainījušās konstitūcijas. Latvijā, kā mēs to zinām, būtiskas politiskās sistēmas reformas nekad nav notikušas, un spriežot pēc visa arī nekad nenotiks. Gluži vienkārši tādēļ, ka tas risks ļoti daudziem liekas pārāk liels, vienkārši pārāk baidās, vai ne? Kad tik kaut kas nenotiek? Piedošana? Nē, es domāju, ka tas ir demokrātija vienmēr saistās ar zinām risku, vai ne? Proti, ka tu nezini, kāds būs rezultāts, bet, Ne, bet tieši tā, bet tam nav arī jābūt nekam īpaši vieglam, vai ne? Jūs taču negribētu, lai jums piedalās nākamajās prezidentūrās. Ja jūs gribētu, lai katrs var pats izvirzīt, tad jums noteikti būtu vismaz kādi, 200 000. Tad, ja jūs pastaigājat par Rīgas, to, kā saka, vecrīgas politisko daļu, tad jums tur, kā saka, uz katras ielas nāks pretī
vismaz pa kādiem 5-7 cilvēkiem, kas uzskata, ka viņi taču nevarētu būt nākamie Latvijas prezidenti, vai ne? Un ja viņi visi varēs sev tā vienkārši izvirzīt, tad tur kaut kas nebūs labi. Tur ir jābūt kaut kādam slieksnim, vai ne? Kā jūs atlasat tos, kas varētu, ja? Bet tās viss ir detaļas, ja? Un tās detaļas brīžiem ir krietni svarīgākas nekā tāds vienkārši skaists sauklis, ka dodiet mums tautas vēlēt prezidentu. Ja? Vēl kaut kas. Kāds biežāk atklāš prezidentu atskaitot likuma pārkāpšanu? Piedošana? Es nezinu. Kāds biežāk tiek atklāts prezidentu? Pirms termiņa, tur mēdz būt dažādi, piemēram, jūs droši vien, ka tikpat jau, kā saka, vēsturiski, ja jūs paraugaties, kas ir bijuši tie nozīmīgākie prezidenta atkāpšanās gadījumi. Niksons, vai ne? 72. gads Amerikas prezidents, kurš atkāpās tāpēc, ka viņš bija pieķerts tajā, ka ļaudis uzzināja, ka viņš ir bijis faktiski vienā spiegošanas afērā, ko sauc par Watergate iesaistīts. Tas ir tas tradicionālais stāsts, kāda vēl, brāļiem lietuviešiem tas odiozais gadījums bija patiešām, kur tika pieķerts, ka cilvēks ir, faktiski bijis saistīts ar organizēto noziedzību, vai ne? Kāda vēl Vācijas prezidents? Vācija arī ir tāds pats simbolisks prezidents kā Latvijai. Viņš ir pat krietni mazāk politiski spējīgs nekā Latvijā. Bija tāds Kristiāns Vulfs. Es nezinu, vai kāds no jums sekoja. Viņš atkāpās, respektīvi viņu, tāpēc, ka tika uzzināts, ka viņš ir pieņēmis no kaut kāda sava čoma kaut kādu bezprocentu kredītu, lai viņš varētu sev tur tādu smuku mājiņu uzcelt. Vācijā uz tām lietām skatās tā ļoti skrupulozi un tā kā dažādi tie scenāriji ir. Tas pēdējais, laikam, Eiropā, pēdējā lielā prezidenta atkāpšanās ir tieši Vācijas stāsts par Vulfu, Bet tajā ziņā, visādi politiķi, jo politiķi jau atkāpjās no dažādiem amatiem, ne jau tikai no prezidenta. Vēl kaut kas. Labi, ja nekas nav, tad paldies jums. Šodien mēs tiekamies ar sociologiem rītā, vai ne? Tajā terminoloģijas kursā.